Pašlaik ir izdots DVD Rothstein on the Beach, Kārdi Lediņa un Kaspara Rothsteina opera, kas tika uzvesta Dēls teātrī pirms 10 gadiem. Lomās tur Aurelija Anužīte, Roberts Gobziņš, tur un vēl daudz Arturs Krastīčs un vēl daudz pazīstami cilvēki. Un nofilmēts ir briesmīgi. Tagad viņi izdeva DVD, tāpēc, ka Latvijas televīzijas operatori vienkārši izdarīja savu darbu. Viņi nofilmēja tā kā sižetu. Lai parādītu, jā, tā kā sižetu, ko parādīt televīzijā vienu reizi un pēc tam izdzies no kasetes naftī gārā. Un vēl tur diezgan šīzīga tā opera, un diviem operatoriem dažām likās, kam šitādu sviestu vajag, nofilmēsim un viens. Kārdīs pacentās. Nu, es skatos un redzu, ka viņš nofilmēs ļoti žēlē. Tad jā, tu uzvedināji uz jautājumu. Mēs esam zaudējuši daudz visādus talantīgus cilvēkus bišķiņ pa ātru un arī pasauli. Kā domā, kā vispār viss būtu izvērties? Tas ir īstenībā arī beidzamais jautājums, bet tas ir mans rozā sapnis. Būs vēl 2 jautājumi, tev arī būs rozā sapni. Bet man ir tāds sapnis kādreiz uztaisīt filmu, kurā būs stāsts, vai grāmata, pareizāk sakot, uzrakstīt, pēc kuras cerams kādreiz varbūt kādam ieinteresēs arī uztaisīt filmu, jo es vienkārši dievinu filmas, kuras ir pa mūziku un tādām lietām. Un tā grāmatas, tā ideja ir, kad es gribētu uzrakstīt grāmatu par to, kā vispopulārās mūzikas industrija un vispār viss kā izskatītos, ja nebūtu nomiris Preslijs, ja nebūtu nomiris Morrisons, Joplin, Hendriks un mēs varētu turpināt. Kā vispār viss tagad izskatītos, piemēram, tagad, ja? Jo teorētiski viņi visi vēl varēja būt dzīvi. Un jautājums tev ir, kā tev šķiet, kā izskatītos pasauli un mūzika, ja šie cilvēki būtu dzīvi, Cobains un tādā garā? Es domāju, izskatītos aptuveni tāpat, kā izskatās tagad, jo šie cilvēki nomirā laikā, kad viņi labāko, ko viņi varēja izdarīt, izdarījuši. Un es domāju, ka ja viņi būtu palikuši dzīvi, tas neko īpaši nemainītu, jo viņi sāktu atražot, viņi neizdarītu vairs neko ģeniāli, kas mainītu pasauli. Viņi to savu misiju izpildījuši un viņi aizgāja. Tad viņiem bija jāaiziet. Un kāds ir tavs vēl nerealizētais tāds? Kāds vispār ir tavs radošās karjeras tāds mērķis, uz ko tu tiecies? Kad tev liekas, tagad es arī varētu aiziet no sevis. Es būs visas izdarīts. Es gribētu uzrakstīt vairākas grāmatas. Ne tikai par mūziku. Par kaut ko vēl. Es vēl nezinu īsti par ko. Tie varētu būt gan romāni, gan stāsti. Un tad, kad es justu, ka es vairs neko nevaru prātīgi uzrakstīt, tad varētu aiziet. Paldies tev. Bija ļoti jauki.